lasīsim no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 31. līdz 36. pāns. Piecausimies dievvvārdu lasot. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa 31, 36. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat man mācekļi. Un jūs atzīstat patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Abrahama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsat brīvi? Jēzus viņam atbildēja, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājā, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsat brīvi. Amen. Sēžties, lūdzu. Jā, mums šodien mēs esam drusciņi svētku noskaņā, un mēs vēl domājam par to notikumu, kas ir noticis pirms daudziem gadiem, un mēs svinam šo, tur teiks, proklamēšanas dienu, ja? Jeb pasludināšanas dienu, un redz, Jūda arī proklamēja, viņi arī teica, ka mēs esam taču arī brīvi. Viņi vismaz tā, Jēzus viņiem atgādina, ka dažkārt mēs maldinām sevi. It kā mēs esam brīvi, jā, daudz cilvēku ir brīvi darīt da jebko. Un es domāju, ka viņi maldina sevi, domādam, ka viņi ir brīvi. Es domāju, tā mūsu Latvija, man ar žēl jāsaka, ka vai mēs esam Latvijā brīvi? Mēs runājam, ka dzīvojam brīvā valstī, bet, zināt, dažkārt aplamas domāšanas dēļ mēs kļūstam vergi. Ja brīvs cilvēks, tad viņš domā drusciņi ar perspektīvu, viņš ir gatavs varbūt ieguldīties, un kas ir vergu domāšana, tad tie domā, ka tik šodien, ka tik tagad, un tūlīt, un vairāk, un nedomā, un pēc manis kaut vai plūdi. Droši vien tā ir atšķirīga domāšana. Par cik mēs Bībeli lasām, mēs saprotam, ka mums ir jāmaina savu domāšana. Ja mēs saprotam to, ko nozīmē atgriezties, tad tas nozīmē, ka mainīt savu domāšanu vispār citādākā skatījumā. Jā. Man tā uzrunāja arī Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā teikts tā, 47. pants. Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints, un kad plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzīgs cilvēkam, kas ēku uztaisīs uz zemes bez pamata. Un kad ūdeņi lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagrūva, un šī ēkas gāšanās ir liela. Šeit ir līdzība par laicīgām lietām. Es domāju, jūs visi saprotat, kad pamats ir svarīgs, kad uz ko tam mēs balstam savu dzīvi, uz ko tam mēs balstam savu brīvību, un kurā lietā tad mēs esam beigās brīvi. Tas ir kā tāda laicīga mēraukla. Saprotat, to, ko mēs šodien darām, atsauksies garīgi arī īsti garākā termiņā. Mēs domājam par to, ka mēs esam brīvi, bet es gribētu atgādināt, mīļie, ir arī garīgā pasaule. Ir ar visādiem eņģeļiem, demoniem. Es gribētu teikt, vai viņi var darīt, ko viņi grib? Kā jūs domājat, var vai nevar?
domas dalās, laikam. Bet es saprotu to, ka neviens eņģelis, neviens demons, viņi tik likuma paklausīgi ir, ka viņi nevar darīt to, kas viņiem pateikts, un ka viņi tagad nedarīs to. Es nevaru iedomāties to pat. Redzat, mēs kā cilvēki arī daudz ko darām un nedaram, un daudzos gadījumos jāprasa, kas gan mūs vada uz labu vai ļaunu, bet mums ir iedota viena milzīga privilēģija, ka mēs varam izvēlēties. Mums neesam kā tie eņģeļi vai demoni, kuri var tikai darīt to, ko viņiem pavēl, bet mums ir dot iespēju. Otrā pasaules karā bija vai vācieši, vai krievi. Tad karoja vieni pret otriem, un ja kāds uzdomāja būt par brīvu Latviju un gribēja būt kā Latvijas karotājs, tad es gribētu teikt, viņš nonāca vai meža brāļu, vai partizānu statusā. Nebija, tev bija pie kādiem jāpieslienās. Gribi vai negribi. Pa vidu nevarēja. Bija jāizšķirās vainu. Un es gribētu teikt, ka mums iedota brīvība, mums ir iedota absolūta izvēles brīvība. Kāpēc saku absolūta? Tāpēc, ka eņģeļiem un demoniem nav. Mums ir. Izvēles brīvība būt ar Dievu vai nē. Mēs esam it kā ielikt tādā kā kastītē vai kā neredzamā vietā vai vidē. Es gribētu teikt, Dievs ir radījis īpašu vidi, lai mēs varētu izvēlēties un lai mūsu izvēle būtu absolūti godīga. Pat cik eņģeļi nevar izvēlēties, pateikt, nē, es tagad Dievam nekalpošu. Viņi te redz Dievu vaigu. Un ja mēs šodien redzētu Dievu vaigu, mēs ātri izvēlētos. Bet Dievs tā ir iekārtojis, ka mums viņš nespiež. Jo Dievs ir apslēptā stāvoklī, lai nebūtu nekāda spiediena uz tavu izvēli. Patiesā lojalitāte un piederība Dievam tikai šādi ir iespējama, kad viņš nespiež nemaz, bet ka tu izvēlies neatkarīgi no kādiem ārējiem apstākļiem. Ko tu izvēlies? Jā, ir brīvība, jā, ir dota laiks, un kad mēs varam kā valsts un kā cilvēki, kā tauta varam darīt, kas mums ienāk prātā. Bet Dievs ir atstājis cilvēcei savu vārdu, likumu, kurus tad mēs droši drebot pildam vai nepildam. Tā ir tikai tava atbildība. Atbildē, ar ko tu gribi būt? Es gribētu teikt, ja tu vēl neesi īsti izšķīries, tad tas ir pēdējais laiks sākt sekot Dieva vārdam un paklausīt viņam. Es domāju, tā paklausība Dieva vārdam ir ļoti būtiska. Tas apliecina arī manu ticību. Man gribētos teikt, kad notika šī Latvijas valsts proklamēšana, tanī brīdī man šķiet, ka viņa tiešām bija visbrīvākā. Man liekas, ka tajā brīdī viņa tiešām bija brīva. Tanī brīdī bija 3 valdības. Latvijā bija Stučka, tad tur bija vēl kaut kāda vācu virziens, un tā bija tā, kas pasludināja, un tautai bija jāizvēlās, pie kuriem tad jūs būsat. Un reizēm man šķiet, ka tad, kad iesākās šī valsts, bija tiešām brīvība, bet man drusku nāk tā kā raudiens par mūsu valsti, ka toreiz grūto brīvību un tiešām varbūt ar asinīm samaksāto mēs kaut kur esam varbūt arī iztērējuši. Mēs kaut kur esam kaut ko pazaudējuši, un īstenībā arī šodien valsts ir tādā parādā. Un īstenībā parāds ir kā verdzības situācijā.
Zināt, man liekas, ka toreiz bijām divbijīgāki. Jūs atceraties Herrnhutiešu kustību, jūs atceraties brāļu draudzes. Viņas līdz karam eksistēja. Jā, es saprotu, kad sākās karš, tas viss tā kā izgaisa, viss sabruka. Es domāju, ka šī diena būtu jānāk Dievu priekšā un jālūdz Dievs, lai ir žēlīgs mūsu tautai, mūsu valstī, lai mēs saglabātu šo brīvību, jo īstenībā, ja mēs esam kāda vergi, tad droši vien būs jāklaus to, ko mums saka, un tā, ko mums diktē. Un saka, kāda tauta tāda valdība, bet, dievbijīga valdība tautai būtu ļoti svētīga. Salmans saka tā, kas to kungu bīstas, tas staigā pa īsto dzīves stīgu, bet kas viņu nicina, ir uz nepareiza ceļa. Un apustuļu darbos ir teiks tā, bet tik vienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Dievs jūs visus grib svētīt. Dievs visus grib mūsu tautu svētīt. Jautājums vienīgais, cik mēs tiecamies pēc Dieva, ja mēs dzenamies pēc viņa. Un es priecājos par to, ka jums ir kādas lietas, ka jums ir šī tieksme, ir šī vēlme. Par to es, mīļie brāļi, māsas, priecājos, kad es satieku un redzu jūs, kad jūs arī degat priekš Dieva. Bet man ir žēl par tiem, kas ir ārpusē, kas nedeg. Man raudiens nāk. Bojā iet mūsu tauta. Bojā iet šī Latvija ar tām lietām, kad viņiem nav šī Dieva atziņa, ka viņiem nav šīs saprašanas, nav šīs atziņas. Tātad Dievs var svētīt Latviju. Jautājums, vai mēs meklējam Dievu? Kaut mēs nenogrimtu savās laicīgajās, jāsaka, rūpēs, raizēs, savās laicīgās, aizņemti paši ar sevi, kādi grimst nabadzībā, kādi taisa biznesu, ko kurš dara, bet viss ir aizņemti ar sevi, ar savām domām, bet nav domas uz Dievu vērsts. Un tāpēc man ir žēl, ka mūsu tās rindas ir tik maz. Tik tukšas tās rindas. Jūs domājat, ka tikai jums tukšas, mums arī tukšas ir. Un daudzās draudzēs ir tukšas rindas. Apustuļu darbos ir tā labi pateikts. Ja mēs lasām apustuļu darbus, tad tā ir teikts. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteikts laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Tas ir apustuļu darbos 17. nodaļa, 26. pants un uz priekšu. Lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jeb viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un rosamies un esam, kā daži jūsu dziesmnieki sacījuši, mēs arī esam viņa cilts. Tāpēc mums, kas esam Dieva cilts, nav jādomā, kā dievbijīgi līdzīgi zeltam, sudrabam vai akmenim, vai cilvēku mākslas darinājumam vai izdomājumam. Bet Dievs atstājis neievērots nezināšanas laikus, tad viņš aicina visus cilvēkus, visus atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodināms to no miroņiem. Kaut cilvēki Latvijā saprastu lietas būtību. Kaut viņi saprastu šīs lietas būtību, kad īstā brīvība ir tikai Dievā. Dievs nevienu nespiež, nevienu nevelk, nevienam neko nedara, lai mēs varētu izvēlēt, bet īstenībā tā ir mūsu izvēle brīvā. Kaut cilvēki nāktu pie Dieva atziņas,
ka šī valsts nāktu pie Dieva atziņas, ka mūsu valdība nāktu pie Dieva atziņas. Kaut Dievs uzrunātu. Jā, tad arī mēs varētu teikt tāpat kā Jūdi, kad mēs neesam neviena vergi. Ka mēs arī tad varētu teikt, ka mēs esam brīvi. Bet mēs te lasam, ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Visas atslēgas ir Dieva rokās. Viņš var aizslēgt durvis, viņš var atslēgt durvis, viņš var darīt brīvus, viņš var savažot. Un mēs zinām, ka tie, kas ir pakļauti kādām atkarībām, kādām problēmām, viņi nespēja bieži piecelties un nevar sekot Dievam. Ja ir kāds, kas var padot roku, tas ir svētīgi. Jūs varat svētīgu lietu darīt, jūs varat kādiem atgādināt, kādus uzrunāt, kādiem palīdzēt piecelties, lai iegūtu šo brīvību. Lai Dievs svētī šīs lietas, ka mēs varam staigāt Dievā, ka mēs varētu Dievu lūgt un iestāties par mūsu valsti, iestāties par mūsu valdību, iestāties par līdzcilvēkiem, par kaimiņiem, radiem, tuviniekiem. Lai Dievs palīdz, ka mēs būtu dedzīgi lūkšanā. Jo citādāk mūs šai valstī brīvību neredzēt. Ja nebūsim Dievā, tad mēs būsim ne tajā armijā. Lai Dievs palīdz, ka mēs būtu dedzīgi lūkšanās un neatstātos. Amen. Tā, mums ir